Kolosāli, dāmas un kungi, ir vienkārši fantastiski, kad jūs esat atbraukuši šodien uz raidījumu ārpus tās virtuves kopā ar Elmāru Tāni, Gurmando. Jā, turpiniet aplaudēt, jā, ļoti forši. Čau, Jāka, jā, čau. Labi, neviens neskatās, bet who cares. Labi, šodien man ir arī viesi, kā būs katrā raidījumā, varbūt, citreiz arī varbūt nebūs, bet šodien man ir divi viesi. Viņi ir jaunieši, viņiem patīk filmēties, viņiem patīk ākstīties, viņiem patīk taisīt, kā saka, kontentu, kas šodien ir ļoti svarīgi. Viņus var redzēt TikTokā, viņi var redzēt YouTube'ā, viņi var redzēt, Instagramā, visur. Viņi ir tādi čaļi. Tas ir viens ir Niklaus, un otrs ir Armis bez krekla. Kāpēc Armis? Mēs drīkstam ienākt bišķi pasildīties. Jā, jūs atnākuši uz šovu, jūs teikt, augsti ir, ja? Ja drīkst sasildīties. Oh my God, kamīns. Eksotika, romantika un idili. Ja man būs māja kādreiz, jo es domāju, ka man būs māja, es obligāti gribēšu kamīnu. Tu redzēji, kā viņš ieslīd iekšā, tas ir riktīgi. Čau. Tu esi Armis, čau, Niklaus. Jā. Labi. Viss kārtībā, cilvēki bieži vien jau mūs jau kombinācijā jau redz. Mēs tāds duo ugunīgs dažreiz. Jā, bet jūs nebijat duo visu laiku, vai ne? Jūs tagad esat jauni duo. Vakardien es tev streamā uzvilku gredzenu. Jā. Jā. Bet es arī uzvilku balansam, es uzvilku arī vienai meitenei gredzenu. Un vēl lielākam balansam mēs arī novilkām meitenēm pelkastījumus. Tāpēc mēs esam novilkām drēbes un palika pelkastījumus. Jā, palika pelkastījumus. Tā kā visi balansā. Par tiem pelkastījumiem tā bija cita lieta. Jā, tā kā nav tā, ka mēs esam precēti, bet daļai mēs esam tā kā duo, kas Mēs vienkārši Viņi runā, es nezinu. Viņi atnākuši mani šovu, un viņi vienkārši pļāpā ar mūtu. Es nezinu, ko viņi dara. Tev nesap galva, Niklau, no vakardienas? absolūti nē, vispārībā. Kas bija vakardien? Mēs- Kurš tagad intervē? Tu esi vai viņš? Mēs visi viens otru. Šis ir labs. Atnāk uz mani šovu, un tad... Pārņem, es atkal jārā no tāda, es nevaru šito izturēt. Mēs laikam Blā, mēs nav tā kā- pagājuši Mēs- 24 stundas no mūsu iepriekšējā raidījuma. Jā, tāpēc mums jāpierod kā no tā kā vadītāja puses uz to piezemēties. Šitā, jā, mums vajag. Jā, jo piezemēties. sanāk tā, ka mums savējos laiki jāiespringst, vai ne? Nu tā kā, ko mēs laiku tur runāsim un kaut ko. Un tad mums laika liekas, ka... jāpuš tieši. Jo zini, kas ir īstenībā man nenormāls prieks, kad mēs esam šeit, Elmar. Jā? Tu esi leģenda Latvijas, absolūti. Leģenda. Jā, un tas Šis ir reāli labs krūti. kronēji. Un laikam tāpēc, jā, ir vienkārši jāiečulo un jānovērtē tas, ka mēs šeit esam. Drīkst pieminēt tagad to momentu. Jā, sacīt, tas īpašs stāsts no vakardienas. Skaties, kad mums, piemēram, skaties? kad mums cilvēki tevi? nāk, Jā. un saka, Klau, mēs tevi zinām, mēs skatāmies tev saturu kaut ko, mēs jūtamies tā kā, cik krūta. Kā tu jūties, kad cilvēks pieiet un pasaka, Klau, es tikko tev pīcu apēdu? Kā tu jūties par to? Nu, kad cilvēks tā pienāk pasaka. Jūtos ļoti labi. Sevišķi jau saka garšo vēl, zin kā, kad ir, mēs esam strādājuši 30 gadus, diezgan daudzi bijuši tādi, kas saka, kad ir paēduši un garšīgi un forši, un man vienmēr ir Un prieks. katreiz tā ir, vai ne? Jā, reizēm arī kāda sūdzība, bet tas ir vairāk labi nekā, vai ne? Tad es pateiktu, katru reizi pēc balītēm, kas nonāk mājās, vienmēr aizies ar vienu lulupiciņu. Every time. Vakardien mēs aizgājām, mums bija viesi, un mēs, tur ir Miks Galnovskis, mūziķis, un viņam ir bārs Sinners klubi, tur viss kaut kas vecīgā klubi, viņam piedara viss kaut kas. Un mēs pie viņa aizbraucam ciemos, un kā mazo pārsteigumu 6 lulupītas milzīgās. Nopietni. Jā, mēs visi Un es gāju širā, un visam klubam vienkārši devu tev pītas šķēl. Un es nezināšu šodien vēl. Un es nonākšu, jau nezināju. un mēs ienākam, es domāju, wow, Sakritība viss ir pasaule nereāla. apgriezās pilnībā. Es esmu krūti, tas ir Tas forši. ir kosmos, kādā veidā mēs esam. Tas Saliekās. Bet kosmos strādā, vai ne? Jā, Jūs to zināt. Absolūti. Klausies, bet tas paldies, tas ir ļoti patīkami man ir. Jūs tagad, ir tagad jūsu laiks. Jūs, cik tev gadi ir? 23. 23. 27. 27, labi. Man jaunieši ir līdzīgā vecumā un tā tālāk. Un jūs esat grāmatveži, cik es saprotu, lasat daudz grāmatas. Jā, Tas ir viens no mūsu mīļākajiem hobijiem pēdējā laikā. Lasīt grāmatas un to jūs saucat par grāmatvedību. Jā. Mēs vispār tā arī to Tāpēc, ka tulkojam. grāmatvedība, neatkarīgi, ko tu dari dzīvē, vai ne, vai tās finanses, vai tev ir kaut kas jāiemāc, kā new skill dzīvē,
Bet grāmatvedība ir sakārtot. Tev ir jābūt balansā, jāsakārto, kā saka, visam ir cipariem jābūt vietā. Tas ir tikai pēc cipriem, vai tas ir vispār tā kā? Nu, vispārīgi laikam, jā. Laikam jau vairāk vispārīgi. Visam ir jābūt balansā. Es esmu pats savs grāmatvedis, piemēram. Un es vēl nevienu reizi vēl nav bijuši saķeršanās ar vidu. Jā. Es tā nevarētu teikt, man ir savu grāmatvedis. Jo citādāk man būtu šaubu. Šitā laba lieta. Nedarīt to, ko nemāk, vai ne? Jā. Nu, es kā man... Jā. Es nemāku. Es atstāju kādu profesionālu. Kolosāli. Tas nozīmē, ka jums nāk pietiekami daudz naudas iekšā no tā, ko jūs darat, lai jums būtu grāmatveži. Nu, viņam laikam nē. Nu, man ir bišķiņ mazāk. Vai arī viņš super gudrs, viņš pats māk. Bet mēs nekad neesam salīdzinājuši bankas kontu. Niklaus, skaties, redzēt, ko viņš teica? Viņš teica, ka viņam ir bišķiņ mazāk. Kā lai to saprot? Jā, kā to... Tu parādīji visai tautai, kas skatīsies, ka tev ir bišķiņ mazāks par Miklāju. Nē, es to redzēju, jūs to viņam ir kas notiek bišķiņ šeit? mazāk, bet varbūt viņam ir bišķiņ lielāks. To jau nevar zināt. Nu, tā kā kompleksus es neredzu Armands. Jā, nē, kompleksus viss tur nav. Jo viņš ir arms bez krekla, nevis arms bez biksēm. Ir arī mani kanāls Armands bez biksēm. Man ir Instagramā, Man ir jāiedzēr. tu vari subscribot. Nē, man ir... Subscription. Jā, man ir... Instagramā var sev tagad to lapu taisīt savējo kanālu. Un es uztaisīju Armands bez biksēm. Un, diemžēl, pat mana mamma tur ir. Jo viņi ir Instagramā un viņi iet tur uz kanālu. Es domāju, nav viss paredzēts. Ir lietas, kas nav domāts. Šī ir viena lieta, kas man liekas jauniešiem īstenībā. Kā jums liekas? Es jūs saukšu par jauniešu, jo man ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā jums. Tas ir... Man ir vairāk. Zini, kas ir vairāk? Jā, bet man ir vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā Es jums. sev arī uzskatu jaunu ļoti. Jā. Jo tādu enerģiju es jūtu. Nu, kad tu saki, runā, visu, ko tu dari. Zini, kas man liekas vēl ir starp jaunu un drusku vecāku, ir, kad jūs esat no pieaugušiem cilvēkiem, jūs vēl esat jauni. Nu, tā kā 18 ir tāda, tā kā bērnība, bet, teiksim, tā. Es esmu daudz vairāk bijis pieaudzis. Nu, tā sanāk, tā ir loģiski. Whatever! Nē, tā ir loģiski. Bet, labi, bet tā nopietni, jūs esat diezgan interesanti veči, un jūs darat daudz foršas lietas, un esmu drusku paskatījies gan YouTube, gan Instagramā kaut ko paskatījies. Es TikTokā neesmu vēl skatījies. Mēs to arī sākam darīt ar Gurmando. Jūs redzat, man smuko džemperīt, Gurmando, jā. Tas ir man uzdāvināja. Man patīk dzimšanas diena, un jūs man tā kā neapsveicat. Es domāju, es varu kaut nocist. Kur tāds jau varēs dabūt? Šitos varēs dabūt mūsu mājaslapā kaut kādu, bet mājaslapa tūlīt, nu jā, gurmando.lv. Bet neiet runa par to, šitā nav reklāma, štella. Bet par dzimšanas dienu mēs tev neapsveicām. Jā, nu, varat uzdziedāt kaut ko. Jums nav cita iespēja, jums ir jāuzdzied kaut kas te. Nē, nu šī par Happy Birthday, ne? Par angliski? Ātro versiju. 3, 4. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Elmars Stanis, happy birthday to you. Tas bija diezgan labi, tikai mūsu latviešos ir tā, ka parasti, kad dzied stāv kājās, es sēžu krēslā, jūs te... Mēs esam jauni, un tīzli, un mēs vēl mācamies. Tad ir ok, es neteicu, ka jūs tīzli, jūs paši to teicat. Bet viņš to nodomāja. Nē, es to nevienu reizi nenodomāju. Bet klausies, runāju par tīzlumu, netīzlumu un tā tālāk. Kā jums ir ar garšām? Jūtu vēl. Garšu vēl jūtu. Garšu vēl jūtu. Vai jūs gribat spēlēt man jauno spēlīt? Jā, spēlīt. Jaunā spēlīt saucās kas te garšo, kas te negaršo, kas tas ir. Ar acīm ciet jāleiz kaut kas. Yes. Oh, shit. Jūs esat gatavi? Nē, jā, es esmu gatavs. Jā. Kur man skaistā asistenta ir? Jo iespējams, līdās vai karjeras beigsies, man vai arī... tūlīt būs tā, ka jūs esat atnākuši kā pārīts, jā? Jūs varat sasiet viens otru. Nē. Aiziet viens otram acis, tas būtu. Vispār mēs uznājuši asmenis tā. Jā, mēs uznājuši asmenis vienkārši tad dzīvē. Veči, štelīt ir tā, kad es gribu zināt, kurš no jums abiem ir spēcīgākais. Ar mēli. Ar mēli. Jā. Un es jums došu dažādas garšas. Jums būs jāsaka, kas tas ir. Es domāju, es došu pirmo garšu.
paņemiet kur man rociņi ir šeit priekšā. Ja? Tā. Man tā kā izteikt plaukstu. Nē, man bļodi priekšā, jūs liekat iekšā rocis iekšā, paņem vienu. Aha. Vienu. Augsts, jā. Jāliek kamīt. Mums nav viss diena, ok? Jāliek mutē, ja? Iekšā. Pagaid, un teiksim tā, es pateikšu 5, 4, 3, 2, 1, un tad jūs varat ap divu teikt, kas tas ir. Nav daudz laika, mums ir raidījumi šeit, ja? 5, 4, 3, 2, 1. Vecs persiks. Kohlrābis, ko tu teici? Vecs persiks. Vecs persiks. Nē, tas ir 0-0. Kolosāli, to mēs liekam nost. Tas ir 0-0? 0-0. Ok, nākamā garša. Tas nebija redījis? Nē. Ok, re, kur ir bļodiņi atkal tajā pašā vietā. Tas būs tomēr. Nē, kas tas ir? Tagad liekam iekšā. Kāpēc neko tādu nekad dzīvē neesi? Liekas, ka tas varētu būt tomāts, bet nē. 5, 4, 3, 2, 1. Plūme! Ko tu teici? Plūme. Mango un plūme. 1, 0, Armis bez krēklā. Ok, nākamais man šeit ir 2 karotītes. Jūs ir ielicis iekšā bļodiņā. Es īstenībā, es jūs abas divas pabarošu, ja? Tiešām? Tiešām. Kuru pirmo? Niklā pirmo? Abas divas reizē. Jums būs karotītes ies mutē iekšā reizē, labi? Esi gatavi? Jā. Open up! Nekad nāk līdz mašīnīm. Jā. Tursiņ, ok. Saka kāds salvatīt, lūdzu. Salvatīt varētu Man pat nav. Es nezinu, kas tas ir. Man negaršo. Eļļa. Tā ir daudz eļļa. Bija drusiņeļa. Tas tik interesanti, ka tu neredz, ko tu ēd. Viss garš. Zini, kas ir? 4, 3, 2, 1. Kabatas eļļā. Kazeņu šķēlītes. Kabatas eļļā. Kabatas eļļā, ko tu teici? Kazeņu šķēlītes, bet nebija šķēlītes. Kazeņu šķēlītes, kuras nav šķēlītes. 0, 1, 0, vēl Armis priekš. Ok. Atkal mums bāzīs mutē, ja? Es... Nē, nu. Ēdienu. Jā. Jā. Atkal mutis vaļā. Aha. 3, 2, 1. Ui. Zini, ko es vēl pateicu, suņa barība. Es to nevaru norīt, laikam. Tas ir kaut kāda koncerta. Man negaršo. Viņu negaršo. Ar nevaru norīt. Jā, nenos. Es to nenorīt. Tā ir īstenībā. Tā ir... Man jābūt. Jau vēl es vēl? Vai saudīt, man palūk, vēl saudīt vēl? Man vēl vajag. Tā ir suņa barība. Tā bija zivs, nevis suņa barība. Jau, kā ir atšķi jau? Neskaties. Kurā brīdī? Jau ir power. Tā ir delikatese, starp citu. Delikatese kam? Manam laboratoriem? Vajag vēl salvēt, ko tu tur meklē zem? Tu gribi salvēt? Es varvā. Es zemi meklēju. Es nejūtu. Kurš es kaut ko tādu? Nu tā toši nav suņbarība. Tā ir kaut kāds labi. Tā nav suņbarība nekāda. Es to tādu nekad nedarītu. Ok, labi. Klaur, man kaut kas tik pretīgs. Mēs, skaties, man galvā ir dīvaini. Ja es iedomājos pēc suņbarību, tu pretīgs. Ja es iedomājos, tas kaut kāds ēdiens, man tāds, nu, okei. Vai tas reāls mēnesis? Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Suņa barība. Tunča koncerts kaut kāds. Tunča koncerts. Suņa barība. Suņa barība. 0-0. Ok, Rociņ. Aha. Var 1, var 2. Man liekas, tā to lēmuši vienkārši. Nē, būs labi. O! Jā.
Šis bija labi. Varbūt vēl vienu pēc tā. Šeit turpat ir rociņi. Bļodīgi. Ok, es zinu, kas tas ir. 5, 4, 3, 2, 1. Žēlē, bet tā kā bārbeli garšo. Bārbeli. Bārbeli? Tas ir lieta bārbeli žēlē. Es nezinu, bārbeli. Želtīts. Barbie. Bārbelis garšā žēlē. Ok, ļoti labi. Tad tagad 2-1, ja? Laikam, ja? Es saprotu. Nu, viņi ap 2 vinnēja, ne? Nu, šis bija labs. Ok, kur roki iziet ārā, te ir glāze. Šitā? Jā. Dos glāzi, ja? Un tur ir iekšā ir dakšiņa, jo man nebija karots. Un var šitā te nogaršot. Kā mēs zinām? Tas kaut kas mīgs, šķidrs? Jā. Šitā man jau ir? Jā, tev teik garām, bet nekas. Ok, es ņemu, ja? Es nebiju baigi ieplānojis, ņem iekšā. Oi. Kas tas ir? Salvet, lūdzu. Iedomājies, tas viss ir garšīgs. Tas ir tā kā paprika, pipars. Baklažāns piparos. Kaut kas tāds, ko toču nevar. Rektur salvet vēlreiz, jā. Nē, šis kaut kas garšīgs, nezinu, kur. Viņš ir kaut kas garšīgs. Nu, marinēts baklažāns. 3, 2, 1. Marinēts baklažāns. Karīs. Kaut kāda karī mērķis. Karīs ir. Jā. Jā, pareizi, karīs. Labi. 2-2. Jā, viena. Ok. Šis pēdējais. Te ir 2 garšas dažādas vienā bļodā. Jums viņas ir jāpagaršo. Bļodi ir atkal tajā pašā vietā. Būs 2 dažādas formas. Pagaršo vienu. Šī tāda. Kur mēs vienādas kaut kādā? Es jūtu, tā būs kaut cūkaus. Pēc kaut kāda. Ne, tāda. Cūkaus, šis labs. No. Diev! Ko? Mēs paņemam vienu to pašu lietu? Nē, es paņemu 2 dažādas. Pārāk labi. Dzīva mute. Ak, Dievs. Kā mēs Ok, otru. Jā, bet meklē formu, kas ir drusciņ savādāk. Tā bija skābene. Šī ir cita lieta, jā? Jā. Tas ir tagad 2 vienā bļodā. Šis bija labs. 5! Ok, jums ir 2 lietas, kas jāpasaka. Tas lielais ir skābene un mazais ir saknīte kaut kāda maza. Apaļa. Saknīte, Apaļa ļoti nepareizi. Un Pirmais, ko es ēdu, bija brūklane, un tikko es ēdu skābu ābolu. Skābu ābolu. Kas vēl būtu tāds skābs, kas ir nav ābols? Citrons. Nē, bet tā bija skābēnas. Man liekas, es nezinu. Viss bija baigi labi. Mums ir 2-2. Ko mēs darām? Tagad kurš ilgāk notur roku ugunskurā? Ok, šis bija labs. Ok, pagaid, man tagad ir... Es tūlīt būšu atpakaļ. Ok, esam atpakaļ, veči, jums ir kaut kādi jāizšķirās. Jums ir izvēle. Vai nu jūs ap 2 sakat 1 vai 2? 1. 2. Nu, 2. Tad jums ir... 2. Nē, tas sanāk tā, ka vienam 1 un otrs. Jā, man tad ir 1. Un man tad ir 2. Man kāda Tev nav mans rociņas iepaņemši, te kaut kā... Tas tev. Un tas tev šitas būs. Tas mot vaļā. Varēja? Pipars! Es jau zinu, es varu teikt jau. Pipars! Pipars! Nenormāli, Alva. Ko? Alva. Mums ir uzvērtājs kolosāls. Pipars! Man baigi patīk. Pipars, es esmu Elmārs. Pipars ir, viņam savs rādījums ir. Tas ir cits čals. Šitas nav pipars? Paprika? Kā? Ņemiet nost. Kur vidēji? Baigi labi. Es gribēju Oh my God! Kādas mums garšas izvērtības šeit ir bijušas eksotiskas. bija labs. Reks suņa barība. Nekāds suņa barība. Zini, kas tās ir? Kas ir? Mens aknas.
Mēnes Tas tev aknas. nebija veģetārā Kur ir pizza viena. želē, es vēl noņemtu, es noņemtu cukuru nost, lai Es nepaldies, mēnes aknas. šis pirmais bija kartupels. Vienkārši. Jā! Jēls kartupels. Vienkārši kartupeli. Jo kurš tad ēd jēlu kartupeli? Neviens nevar zināt. Tad šitas te bija mango vai plūme. Šitas ir avokado guacamole, kas īstenībā droši vien jums abiem garšot, ja viņš būtu ar nachos un tam līdzīgi, bet arī kaut kas pavisam nezināms. Tad šeit mums bija cidonijas un dzērvenes. Man patīk, ka es apdīju vienkārši čilojiet. Es tikko sapēju, ko asu piparu virstu dod. Iečilo. Paldies Dievam, es to nedabūju. Es tās sēdienas vispār neapdabūju. Šitas ir reāli ir karija zupa. Jā, ar ķirbu un tā, un rieksuies bija, kur tu teici halva. Halva, tas ir vienkārši peanut butter šitais? Vienkārši, un latviešu peanut butter. Kolosāli. Tāpēc, jā, es Kurš pēc tam vinēja? sapratu. Vinē tu? Jā, lai. Caur asarām. Tu esi vinējis vēl vienu piparu! Es pieņemu zaudēju. Buņģiņa ar mēnes aknām! Tavs favorītais pasmaržo. Nē, Dievs Vienkārši pasaka. tikai pasmaržo. Veģetāro, tev vienu ēdienu. Reāli, es savu sunim, man liekas, šitādu nedodu, sorry. Es taču nedodu sunim. Tu taču neēd tādu. Šitas ir ļoti garšīgs, uz maizītes uzsmēriem, uz kādu krekru, viņš ir tiešām reāli. Bet tā, kad tu zini, kas tas ir. Cilvēki ir suga. Absolūti. A tu? Nē, es saku, cilvēki ir dīvaini. Es zinu, tu? Es arī dīvaini, jā. Tikai es neēdu. Kurš ēd? Kam? Tā ir akna. Mēncei, tā ir zivs. Bet jūs tagad esat pirmie, kas ir nospēlējuši šajā šovā. Spēle, kas saucās, kā viņš saucās? Es par to Kas tur ir, izdomāju. kas tur nav, jā? Kas tur ir, kas tur nav, garšo, negaršo, I don't know. Kaut kas tam līdzīgs bija, vai ne? Bija labi, Bet tas bija labs paldies. meldīgs Jūs sākumā. bijat fantastiski. Es pārsmējos, es domāju, ka viņi tur arī pārsmēsies. Labi, vēl kāds jautājums? Jums man? Tātad ir vēl kaut kas pretīgāks, ko var actually ēst, bet kas ir delikates? Ir daudz. Gan jau ir vecī pārēm. Nē. Jūs uztaisiet vienu šovu, garantēts, jūs dabūsiet miljonu skatītāju. Tas ir Viņangas vai Latvijas pūdētās haidzivs. Haizivs? No Zviedrijas vai kurienes? No Īslandes. Es esmu to darījis, un man filmē tieši, kad es Zigmārs Liepiņš man iedeva, tas bija SVH šefs kādreiz, un viņš man deva, kamēr man filmēja, es saku, man vajag šito pagaršot. Man bija tā, ka es arī televīzijas ekrānos gadījos. Un es esmu prusaks ēdis, ko es pats gatavoju, kas bija. Arī negatīvi. Bet es dzirdēju, ka haizivs tā ir viena no tādām. Nu, tur tā smarža ir. Tev absolūti smīr visas iekšas. Bet darīsim kaut ko foršāk, iesim kaut ko gatavot. Jā! Tad mēs turpināsim runāt, tad uztaisīsim kaut ko garšīgu. Šodien mēs taisīsim Philly steak sandwich. Wow! Tas ir Philadelphia? Philadelphijas cheesesteak. Vai es teicu cheesesteak? Nē. Philadelphia cheesesteak sandwichu. Latviski sandwich. Bet tu, ko dari man nāc vispār? Pagaid. Tā ir, jā, virtuvē. Saimnieka, Ja jūs tikko iesākat skatīties, tad mēs esam tagad Gurmando ārpus kastes virtuvē. Kopā ar Armis bez krekla. Un tagad tas Niklās. Un tiešām šobrīd viņš ir bez krekla. Jūs esat dabūjuši to, ko esat gribējuši tādu. Nu, es ne, jo... Nu, ir ok. Dāmas, jūs skatāties, Armis bez krekla palika mēms. Jūs varat dzirdēt. Redzi? Tu skujies arī, ja? Jā. Ja? Visur? Jā. Ļoti labi. Tagad mēs gatavosim tā ko pa nopietno, skaistu, garšīgu. Man liekas, ir tāda top kaut kāda ēdiens, kas varētu būt, kas vēl Latvijā baigi nav. Kaut kādos krogos un street foodā ir Philly cheesesteak sandwich. Jūs esat dzirdējuši, kas tas Tā, ir? ka jau man tek cauri jau. Tas ir reāli kaut kādos 30. gados Filadelfijā. Šis steiks izgudroja viens itāls. Neatceros, kā viņu sauc, par viņu lasīju internetā, bet zin kā, iekšā pa vienu acs, ārā pa vienu aus un visu. Mutē, garša kombinācija. Jā. Mums ir vajadzīga, recepte diezgan vienkārši. Mums ir vajadzīga zaļā paprika.
Tā, es domāju, ka 2 pietiks. Mēs esam redzējuši. Mums ir vajadzīgs sīpoli. Ja? Šitos tu griezīs. Šitos tu... Uz kām strikt? Uz kām strikt taču? Uz kām strikt? Jā. Sīpols uz kām strikt. Nu, tas, kas zaudē. Akmens šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmens šķērs, papīrīt, 1, 2, 3. Akmens šķērs, papīrīt, 1, 2, 3. Ai, jā, Heidi, labi. Tad maiņam. Tas nozīmē, ko tu Mani jāgriež, jā. Ok, sīpols. Tad sīpols mums vajag nomizot un nogriezt plānās šķēlīties. Mēs šito visu cepsim. Man šeit ir skaists steiks. Es domāju, ka mums jāsadara. Es tikko Tu arī gribēc? Jā. Tas tagad 3D efekts. Es īstenībā filmēju vienreiz 3D raidījumu. Man bija 3D raidījums? Jā, bija 3D kameras, un es tad lasi gāju. Nopietni. Jā, bet... Vajadzētu 4D, kur tādu lašu eļu vēl, lai virsū cilvēkam kino laikā. Jā, ko tu pīpē? Nē, Nē, ļoti labi ideja. Tu nespētīji. Tas ir labi. Sāksim gatavot, ne? Jā, Taisīsim Philly cheesesteak sandwich. Tagad, kas tur būs? Tur būs steiks, ko mēs sagriezīs plānā šķēlēties. Mums būs sīpo, mums būs paprika, mums ir 2 dažādi sieri. Veči, griežam, gatavot. Kaut kāds original cheese tur ir. visu šito sagriez. Abus divus pilnībā Jā, visus. bet bez mizes. Jā. Es to nogriežu galiņu, tad nomizēju, ja? Jā, un es ņemšu šo skaisto steiku plānās. Ja tu šo skaties, tad tu absolūti neticēsi, kuras tas nonācis. Vietām, lietām, ko es jebkad dzīvēs izvairījies, es šeit esmu. Jā. Elmār, tu zināji to, ka Niklaus tiešām ir mūsdienīgs, viņš vispār negatavo Tas nekad. nav mūsdienīgi, tas ir lame. Tev varbūt tu nopirks dzīvokli, un tev būs tā kā dzīvoklis bez virtuves. Ir tāda tagad, kur ir mikrēnē un... Nē, tā es toši negribu, bet dzīvokli gan ir nopirkt. Es jau īstenībā lēnām jau pērku. Tiešām? Nu jā. Es vienkārši nevaru izlemt, ko pirmo to dzīvokli vai mašīnu. Man teikt gribās... Nu, Tā, davai, es kroči. Pagaid, kam mums vajag? ok, tagad. Tu vari iedomāties, ka vecis nezinu, kā sagriezt papriku. Es tev pateikšu pēdējo reizi, kad es kaut ko gatavoju, tad jūs nokalnīsies vispārībā manā vietā. Nu, Viņš vienreiz ļoti kad tas bija? garšīgi tortu Kad tas bija? taisīja. Tas bija retorisks joks, es labāk neteikšu. Es Nu, īstenībā nē, neatceros. kad tas bija? Es reāli Nē, kad tas bija? Es tiešām Nē, kad tas bija? Tas bija tik sen. Cik Nu, sen? pagaidi, tu pirms cik gadiem mēs bijām pie Nansijas virtuvē. Tas bija kūka, kad tu gatavoji. Viņš kūku taisīja pirms 4 kūka gadiem. bija ok. Kūka bija garšīga, bet tas bija tiešām sen. Ir labi Jā, redzēt. protams, vajag redzēt, Ko man es- vajag to kaunu Ko sajūtu. es parasti daru? Es daru paņem šitā te. Šitā? Un uz āri, redzi, kā mēs visam. Wow! Tas sanāk diezgan... Elmārs Tāns, man māk patīk griezt. Man vairs nav kauns, man ir prasmes tagad jāmāk. Īstenībā tas Tagad man ir ir labi. jauna tas, štēle, redzi? Un tā pazūd. Tā. Zini, kā es nevaru darīt. Kroč, es paņēmu, izgriezu. Izkastīt ir uz Es vietas. izgriežu te vidu un izrauju. Jā, un tas ir baigais čakars. tā un šis- Tagad es gribu, lai tu dari šitā Jā, te. davai. Nu, Plānā tagad es šķēlīties, sapratu. ja? Šķēlīties. Davai. Davai? Say no more. Say no more, Let's say go. no more. Man nekad nav bijis puspliks vīrietis manā raidījumā. Jā? Un arī, godīgi sakot, arī nav bijis puspliks sieviete manā Bet raidījumā. vajadzētu. Jā, Kas varētu atnākt uzplīt? Bet kāda bet tas, ko elektrāna? jūs darat, cik es saprotu, jums nāk tādas puskāls dāmas uz Viņas jau vēl nenāk puskailas. Jā. Noteikti ne komplektā. Nē, nu vakar viņas bija Bet pelnītīs. tad, kad tiek sasniegts kaut kāds konkrēts mirklis, Jā. nu, kad atplaukstam un atmaikstam mēs visi, tad tas ir normāli. Un tas Tagad, jau- jūs tagad diezgan populāri. Es saprotu, ka tev ir kaut kādi 85,000 sekotāji. Jā, Tev ir kaut kādi Man ir 5. maz. Man ir tiešām maz. 80,000 sekotājs nevar papriku sagriezt. Vat tas ir kauns. Nē, nu tagad viņi to visi redz. Tas ir labi īstenībā. Man vajag to kaunu noķert, jo es ļoti ilgu laiku neesmu to kaunu sajūtu noķert. Zini, ko Es es ļoti tev- reti, kad noķer kaunu. Elmar, zini, kad var redzēt atpazīstamības sajūtu festivālos vasarā. Ui, tad ir trāk. Tāda ir vienkārši fotosesijas. Jā. Tu nevar iziet cauri pozitīvas teritorijai bez bildēšanas. Nu, kā jums iet ar meitenēm vispār? Man patīk. Labi. Meitenes. Patīkami, ļoti, ļoti Viņas- jauki. Un viņas tā kā, tagad, jums ir tāds status, tā kā ir labi. Zini, man liekas, kaut kādā brīdī varētu arī vairs neiet tik labi, ka sapratīs, ka jā, tu vari nākt ar mums un vienkārši viņa automātiski zina to, ka viņai Tajā mirklī, kad viņi sapratīs, ka tu esi kretīns, ja?
Nē, kretīni mēs toči neesam. Mēs esam sieviešu, tādi ļoti Mēs mīloši, sievietes. jā, absolūti. Kā Sievietes man uz jāciena. pusēm sagriezt no visu? Tu vari uz pusēm, jā, tas ir, es ceru, ka neapbežosies. Es parādīju Niklavam, kā griezt papriku, bet man sīpot baigi nepatīk griezt. Es saprotu, kāpēc. Tu sāks bimbāt, jā? Es jau sāku Es domāju, es jau raidījumā jau gandrīz šitā, jā, sanāca, un tagad tu sāks raudāt. Jā, nē, normāli. Man patīk izaicinājumi. Jā, Bet es esmu, piemēram, tas vīrietis, kurš meitenei brokastis tājas obligāti. Tagad, un šis ir tavs, klausies, šitas Es tagad reklamēju. Es jau sapratu, šī ir kad tā es- līnija, šī tā, teiksim, tos balīti, es saku, klausies, vai tu... Pamodīsimies Tu negribi brokastis man pārnest? Jā. Jā, tas ir tas, ko tu saki, jā? Nesaku, nē, bet tas ir automātiski, ko es izdaru. Es vispārībā sapratu. Es pēdējo reizi gatavoju, kad es biju attiecībās. Jā, Absolūti. un man Viss, liekas, rūpības, sievietes- lietiņas, Un tas bija tik zīvi. sen, tas izklausās, jo tu teici, ka tu tik sen neesi gatavs, tad tas ir sen. Nē, tas bija pirms kāda laika. Dāmas un dāmas, tie, kas skatāties, šie divi veči ir ap divi brīvi, ja? Jā. Esat brīvi, un, zini kā, viņi paši reklamē kaut kādu štēlu, šeit var reklamēt kaut kādas lietas manā raidījumā. Es izreklamēšu to, kad Armas bez krēkla un Niklaus ir atbīgi gatavi, teiksim, taisīt lielo lecienu. Kitchen Tinder. Jo ir Šis rudens. virtuves Tinder. Tāpēc, kad rudens ir klāt un gribas kādu apķert, siltumu vajag. Šitā, jā. Nu, ja šī nebija klāja reklāma, tad es nezinu, kas būs, vai ne? Šitas bija. Bet īstenībā ir nopietni, attiecības mēs nevēlamies. Nē, attiecības ir ļoti Un grūti. tagad tu runā par abiem, jā? Jā, mēs, Jā, jo mēs vēl abi braucot, vienkārši- tikko mēs runājām. diskutējam par to bieži vien. Mēs par to diskutējam un ir ļoti, ļoti grūti kaut kā apvienot visas šīs lietas Es reizē nemaz dzīvē. neraudēju beigās. Man tikai iekot nedaudz. Kurš iekot? Niklaus? Nē, šitais sīpo. Bet Niklaus man nekad nav kods. Man liekas, mums vajag vēl vienu sīpolu. Es sākšu kaut kādu sepšot tādu skaisto. Nu, mēs īstenībā varam sākt ar sīpolu. Jā, davai es ātri vēl šito sagriezīšu. Bet, Es domāju to, ka mums jābūt tādi, kā mēs esam. Jā, Un ir tāpēc, ka- Mums mūsdiena. ir jābūt tādi, kā jūs esat. Un nu- Jūs esat nu kā- diezgan ok. Ir momenti, Tas tik kur, slikti. Es Nē, esmu diezgan nē, nē, ok. nē. ir Ok, momenti, kur labi, mēs labi. ļoti izolīti. Tad momenti, kur mēs tā, ok. Es jūtos, Ok. ka Kur šeit jāpašai tā kā vaļā. brīvdienās, un es Jā. rītīgi atpūšos tā kā. Un man nenormāli patīk, jā, kad ir tāds nepiespiest gaisotne, Pilnīgi. un tāpēc arī laikam ir tā kā. Brīvības sajūta bieži vien, var ievest ausās, manuprāt. Kāpēc? Brīvības kad tu- sajūta, man liekas, jūs foršākā liekas, ir jābūt dzīvē. Nē, tādā ziņā, ka tu es nepadomāju, varbūt kādreiz kā es no malas izskatos vai kaut ko pasaku, zini, jo es Tu vispār zināt, kā tu izskaties? Tu izskaties tā kā viens notartavēts, pliks, noskūts vecs. Tas imidžs gan jau ir Jā, ļoti tā ir, es teikšu tieši, tāds. Viņi jau to arī redz, bet tas ir ok. O, vecī, kā tev sanāk, uzman pirkstiņas. Kā? A, tie ir asinaži? Jā, tavā virtuvē. Tāpēc varēja būt asāks, bet, nu, zin kā. A, tu nopietni, ko man jāuzman pirksti ir, vai es tas... Nē, virtuvē nevajag būt. Protams, vienmēr ir jāuzmanās. Ja tev ir darbības tavās pirkstos, viss ir baigi un rokās un viss ir baigi labi. Izskatās forši. Mēs liksim sēnes arī. Man garšo sēnes. Tev vajag maucam sēnes, jā. Ok. Tev garšo sēnes? Man garšo sēnes. Es reāli sēņoju šādi tādu. Nu, Rudenī. Man redzēja, ka es arī biju sēņot šodien veikalā ar šampiņoniem. Bet man garšo šampiņoni. es salikšu, lai tev nav jāsmērē Jā, pirksti. liekam iekšā. Es izņemšu to. Tur. Ok. Es vispār neko neteikšu, tā tad ir jāliek virsū šobrīd. Jā, liekam iekšā šobrīd. Liec iekšā. Liekam Sākumā, jā? Ok, var tev pajautāt, ja jau es esmu atbraucis te un ir iespēja, wow, tā ir jādara? Es biju visu dzīvi, es nepareizi lējis olīveļu. Jā, tu darīji no šejienes, vai ne? Jā. Šie tas ir. Cevišķi, ka tev uz brokastīm atnāc. Oh. Ah. Tas ir kaifs. Es katrā ziņā divreiz pēc tam noskatīšos šo kadru. Tieši to liešu. Divas reizes. Divas reizes. Divas reizes. Tu varēsi Ar pamēģināt vienu pats reizi ne. arī. Nomazgāt rokas šobrīd jau vai ne? Pājām vēlā. Šefs ir ieradies. Vienmēr var mazgāt rokas. Jā, es eju mazgāt Un rokas. kā man viņš vienkārši maisīt tā skaisti rotēt, lai viņi pagaidām? Kur ir Pulksteņa žriebis? virzienā. Tev Vienmēr. zriebis nav? Šitā te. Vienmēr tas ir. Pūksteņa virzienā vienmēr. Nu, varbūt Armas šito var atbildēt. Par ko ir runa? Kāpēc pūksteņa virzienā? Tāpēc, kad viņi... Nē, es nezinu. Niklaus,
Es nezinu. Tāpēc, ka laiks rādīs. Pamēģini uz otru virzienu, tagad tu redzēsi, kas tur būs. Nu, un kā ir? Var just starpību tagad, ja? Tas ir acīm redzot, tas ir jāsaprot. Jo tu neliec sev virsū eļļu. Ko? Tu neuzliec sev virsū eļļu tādā veidā. Nu, kas vēl varētu būt, tur ir saules besiņi. Varbūt vieglāk. Peram no 30 centimetriem apmēram, pēc? Vai tu skatīties pēdējā šovu, tad tu zinātu. Šito labi man pateici. Tad ir obligāti jānočako pēdējā šovu. Jā, tieši tā. Arvi, tu esi bez krekla, tu vari izdarīt vienu krūtu lietu. Mums uzraksim. Es zinu, jā. Tu esi gatavs, ja? Jā, bet man jānoslauc plauks. Kas tev notiek? Viņš tagad astaro. Kas tev ir? Tas ir labi. Dari, turpini. Dari, iekšā, vēl vajag, vēl. Tā, Armi, tu zini, ko es gribēju, lai tu izdari, ja? Jā. Tu esi gatavs, tu izdarīsi, tu tošiem vienmēr... Tik daudz sāli, vai? Paņem drusciņu, zini kā. Bet ir starpības starp šiem sāļiem? Viens ir drusciņi rupjāks, viens ir drusciņi tāpat kā jūs, viens ir rupjāks, viens ne. Es likšu smalkāku, lai vismaz kāds smalks šai visā kompānijā. Es esmu smalks. Var, ja? Jā, ok, skaties, dāmas un kungi. Amazing. Vēl bišķiņi? Es ceru, ka jūs šito iezūmosiet kādreiz dzīvē. Pēc tam, kad skatīsieties, skatītāji, ja tas bija absolūti seksīgi. Es domāju, tas bija pietika. seksīgi. Jā, zini, man liekas to, ka vīrietis vēl seksīgāks paliek, tā, ka viņš kaut ko māk virtuvē. Tāpēc īstenībā Elmārs ir super seksīgs. Esmu seksīgs? Tu esi super seksīgs, jo man liekas, vecis virtuvē, tas ir reāli seksīgi. Tas ir forši, man patīk. Tāpēc vecais gatavo. Jā, es arī gribu. Es sapratu, nekādi volti, visi, ziniet, liekt un mierā. Niklaus nekad neparakstījās. Viņš ir Armis bez krekla, un es esmu Elmārs bez matiem. Bet vai viņš varēja būt Armis bez krekla un bez matiem? Es esmu bijis, un diezgan Viņš ir jau bijis. Man nepiestāv. Dona klipā filmēšanā. Tu biji Dona klipā, tu kāpēc zilās kreklos? Es tēloju fake Donu. Fake Dona. Jā. Ok, es tagad iemācīšu jaunu triku. Tu esi gatavs? Jā, šis būs labi. Davai. Jā, es malā, jā. Wow! Ok, Niklā, tagad pamēģini. Jā, šita pazudīs tūlīt tās viss. Kritīs ārā tie tur visi sīpoli. Vai. Wow! Wow! Tas bija labi! Ok. Arvi? Jūs smējaties, šī man ir pilnīgi jauna pasaule. Šī man ir pilnīgi jauna pasaule. Ok, štelī tā ir. Man parādīšu tā vienkārši, šis būs ja? Tad dari drusiņu uz priekšu, noliec paniņu uz šta, un tad... Jā, un tad viņš neuziet tik Tad ļoti lēnām. aizmugurī. Un tad jums nebūs jāmazgā šāds lietas vairāk. Nekad mūžā. Vispār es nezinu, kā es izdzīvošu šajā pasaulē. Vispār nesaprotu. Šis ir tāds diezgan sarežģīts jautājums vispār šīs dienās visiem, man liekas, ir kā izdzīvot. Jūs esat atraduši droši vien vienu foršu veidu, kā pelnīt naudu un vispārējais, ko jūs darāt. Tas ir krūti. Bet iedomājies, tagad nebūtu šis te kontents, filmēšana, vispārējais, grāmatvedība, ko jūs tad darīt? Es biju strādājis Strojkā vienu brīdi. Un es turpinātu to, ko es darīju agrāk, kas ir e-komercija, e-pasta marketings un tādas lietas. Kolosāli. Un es biju filmētājs IT-šniks. Tu esi IT-šniks, ja? IT-šniks, jā. Viņš katru dienu, kad kaut ko pa vadiem ņemās, viņš ir tas veids, kuram dipas, tos tur kraikas var redzēt. Viņš ir īsti IT-šniks. Viņam vienmēr var redzēt dibenu liki, ka viņš pieliek. Jā, nē, es turpinātu. Jā. Un domā, kā viņš naudu pelnīt sākumā. Anglis mēs viņu saucam par plumber bum. Jā. Viņam tagad santehnika. Viņš ir vienmēr zem izlietnes šitā, vai ne? Un tam visam jāpaliek vienkārši mīkstam? Tas, ko viņi tev vakar prasīja, ne? Tik labi, baigi labi sanāk. Es tagad griezīšu. Cenšos. Klausies, Armi, es zinu, ka tu noskatīji man smuko nazi. Tu gribēji pamēģināt griezt sēnes. Sēnes ir vienkārši tāda paša lieta. Paņem, griež un griežam. Aha. Vai tu arī vēl vienkārši Kā tu griež? Tas ir tā kā samurai nazi sanāk, jā? Šitas ir samurai! Bet Tu vēl neredzēji to momentu, ka viņš viņu kabatā gribēja jau likt jau. Es jau redzēju, bet viņš iebāz kabatā un caurums uzreiz visu naudu izkritā. Kroti, tas palika man. Bet labi, vienā teikumā tas ir samurai nazi. Tas nav samurai, bet tas ir Japāņu nazis. Un man viņš ļoti patīk. Man ir daudz naža visādi. Man ir, šitas ir tāds... Kas nosaka? Es varu ar šo sakrīt, jā?
Kas kanāzes ir labs? Jā. Wow, paldies. Tas, ka viņiem ir tā kā iedot mašīnu patestēt savējā, tikpat svarīgi. Vai ne? Es eju pērku nazi, kā es zinu, ka nazis ir labs. Kā to var uzzināt? Nu, zini kā, tur Man ir... jau vajadzēs vienu savu nažu komplektu, kas izdomāšu, ka Tur ir, gatavot iemācīties. Nu, tur ir daudz pirmkārīgi jāzina, kā viņš jūtās tavās rokās, vai pats esi priecīgs ar viņu. Man bišķiņi rēstas sanāca nekad. Negās, es arī bišķiņi restas sanāca, bet nu... Ok. Un tagad neviens nesūdzās. Liekam šeit iekšā, liekam te iekšā. O, jā. Jā. Bija pārējais. Var redzēt, ka es gatavošanā. Jā. Super. Tagad mēs noliekam to pašu uz galda. Mēs viņu izmantosim vienā pannā, tas ir normāli. Bet tur jau tā garša dažādība pienāk, jā? Jā, viņš tikko pieskāros, tu nāc pirkstam, viņš ir reālās. Tā kā tāda žīlē. Jā, bet, teiksim, pieskaries klāt, tad nevis apakšā. Vēlēs to pirkstu. Cīvs, viņš tik arī plāns. Viņš tā kā papīra lapas. Viņš ir vēl plānēs par papīra lapas. Nevajag. Es viņu neredzu vairāk. Neizaicinē likteni. Toši ne. Liekam sēnes. Liekam sēnes. Ar rokām? Jā. Sēnes ir forši griezt, vai ne? Jā. Viņš Ir ļoti mīgs. Viss to vienkārši. Tas tā kā iegriezt tādā... Gan jau jaukāk nekā sīpola ir. Jā. Daudz jaukāk. Niklā. Aha. Tā. Vēl bišķi, jā. Sēnes mīl sāli. Protams, vienmēr ir. Šis ir, zini, ka sāls ir visgrūtākā garšo, kas vispār ir. Kādā ziņā? Nu, viņi ir vai pa maz ir, Nu tādā ziņā. vai viņi pa daudz. Nekad nevar notēmēt tā. Dabūt viņi perfekti, tā ir lieliski māka, ne? Bet tu tā māki? Pilnīgi perfekti. Nu, zini kā kur reiz, bet es tā ļoti cenšos domāt līdz, kur esmu bērsā, kur es neesmu bērsā. Pipariņus arī var uzbēt. Nu, Armija, šodien liekam iekšā ļoti labājums. Strādā veči baigi labi. Es izstāstu tā kā mēs izskatāmies pēc tādiem, kas varētu strādāt restorānā. Jā, jo īstenībā tu varēji būt tajā strip club pavārs. Un kādam trauki kādam ir jāmazgā. Un tu mazgā traukus. Tu esi Chippendales šovā, cooking šovā. Tā ir omletītes vīriešiem tur, kas skatās. Nē, sievietes skatās Chippendales. Es atvainojos, es sajaucu snitīs. Tu gribi vīriešiem? Par ko ir runa? Par ko ir runa? Par mēs vispār runājam. Nē, Chippendale, jā, tā ir. Chippendale. Ok, Nikla, parād, kā tu māki šito te darīšu. Pagaid. Tagad jau tas iemācījies. Tagad jau es reku visu jau daru, ko viņš tā. That's it. Wow! Labi, viņas var tikt apakaļ kuģī. Vēl vienu reizīti man vajag širā. Tu esi krēls? Es īstenībā daudz ko daru kreiso roku dzīvē, jā. Tas, ko piemēram, man arī labi apmierināt sievietes, un ne tikai labo, bet arī kreiso. Vispār māksla. Tā kā ar abām vienlaicīgi, bet vienlaicīgi. Vienlaicīgi es neesmu mēģinājis, bet... Tas būs... Es, piemēram, basketbolā metu kreiso. Jā. Tā es daru, piemēram, bet rakstu ar labo roku. Tā kā ļoti dīvaini. Golfu tu spēlēji ar kreiso roku? Golfu es spēlēju no labās uz kreiso, jā. Es arī tā, es esmu krēls. Tā kā, bet vispār visu arī... Zini, kad es kā skolā, kad bija pirmajā klasē, es sāku šlupstēt. Es uzaugu Kanādā, mani vecāki grib eiropieši, latvieši, un latvieši tā kā gan visi spiež uz to, lai visi raksta ar labo roku un tā. Man arī spied rakstīt ar labo roku, un tad man bija jāiet pie logopēda, jo es sāku šlupstēt. Logopēds saka, ne, vajag forsēt bērnam rakstīt, darīt lietas, kas nav, teiksim... Jā, tas nav loģiski, nekā nedrīkst. Tad es sāku rakstīt ar kreiso, un es vairāk neflups. Wow! Tiešām? Nē, visi pārējie ģimenē flups, bet es neflups. Bet forši te, ne? Ok, sēnīts ir baigi labais. Labi, liekam nost, liekam malā, bang, un... Niklā. Tagad būs labākā daļa. Šitas izskatās labi, un tagad labākā daļa. Ņemam eļiņu, liekam visu. Atkal no augšas? Jā. Tu viņi kārsta eļiņu. Jā, pagaid, cik daudz. Ļoti labi. Ai, labi. Un metam iekšā. Es jūtos tik labi virtuvē. Es tik sen biju izvairījies. Pa vienam. Pa vienam. Tiešām. Nē. Es domāju. Ļoti ātri, vajag sāli, piparu atkal ar mani. Sāli, jā? Es vēl lieku. Visu vēl. Vecīt, tev vajag drusīņu šito te no šejienes viņam jāmet. Vēl vajadzēja vai viss? Vēl vajag tas vēl. Pipariņas arī, jā. Kur ir pipari? Šitie?
Jā, lietas stress. Viņš jau... Kāpēc? Viņš jau... Stress līmenis. Cik daudz? Vēl? Yeah, go crazy, baby. Давай, Stop, давай, stop. Jā, sorry. Apēst. Pagaid, kurš saka stop, tu vai es? Nē, vispārībā. Tur. Man ir... Ok, stop. Sāls pietika? Nu, nezinu. Vai vēl bišķiņ? Šitā gājiņš ir perfekts, ļoti skaists steikiņš. Oh my God. Pazies, tu redzēji šito te? Jā. Tas labs, jā? Nevajadzēja vēl pielikt iekšā. Dubs kustās. Pazies, pagriež šo. Jā, pazies, dubs kustās. Bet man liekas labs, jo... Šis ir labs. Nevajadzēja vēl to steiku vai... Zin kā, pēc jūs raidi, ja mēs šito te ātri apcepsim, šito arī var darīt tieši tāpat. Dievs, vienkārši. Labi izskatās, ne? This is food porn. Ēdienu porno. Ja viens porno video, kur tu publicēsi, tad tas ir šīdēļ. Tātad es arī daru pordu. Es gribētu uzpilnēties Tu doši taisi food porno. Es gribētu virtuvē uzpilnēties. Ķipa zini, man roka iesprūda tad tu mikroviļņu actually krāsnī. Nu tā kā. Jā, vispār seks virtuvē, tā ir normāli. Ok, Niklā, kā tev roka var iesprūst? Ne jau mana, tā kā sievietes roka, viņa tā. Man roka iesprūda mikronē, man tāds, es palīdzēšu. Pazies, rekur, kamera, smuks skatās tevi. Pazies, tieši Ak, Dievs. Oh my God. Šitas ir Baby, insane. vienkārši. Šitas izskatās labi, vai ne? Deg tas koks. Elmārs pusminūti pagāja malā, mēs aizdedzinājām jau labi. Tagad tu nesprukšķēs. Rekur ir bulciņas. Bet šitās te bulciņas. Mums ir standarta, ne standarta, bet olu hotdogu maizītes tāds te, varētu teikt. Tad tur ir daudz proteīns iekšā arī maizītē. Jā, ļoti daudz proteīna, tas ir olu hidrāts. Tā, Atvainojos, man tur kaut kas izkrit no mutes. jā, bet tu teici olu maizīte tā ir. Tā ir, pasies, redz, kā viņš tāds zeltenīgs ir. Nu, ar jau Armim, viņš šošiem bēdīgi. Jā, davai, pārņem vadību mazliet. Yes. Tiešām, Pagaid, kurā netīšām virzienā? iemācīšos gatavot, un ko es tad darīšu? Kur mans valds pazudīs? Es aizmirsu, kurā virzienā. Pulksteni virzienā. Bet tā ir nērti. Man ļoti lēti īstenībā beigās ļoti. Ērti. Man likās... Bet tur tā lieta dzīvē, kas saka, ka jāiet ārā no savu komforta zonu. Šis man ir Tādēļ tev ir jānojas pulksteni virzienā, ja tu tam Man būtu tici. vieglāk izlekt no vagoniņa ar gumiju, nekā uztaisīt kaut ko gardu foršu. Bet tagad, skaties, šis būs perfekti. Tagad ņemam nost, liekam te ļoti iekšā. daudz šodien iemācījies. Ļoti daudz. All right, baby. Knowledge is key. Kā mums viņu tā kā... Ar nazīm. Bišķiņ paņemt. Nebaidīs. Tad stūrīt kaut kur. Šitā te. Vienkārši. Man liekas to, ka ja šitādas ir brokas pēc randiņa ar meiteni pie tevis, jā, vai kaut kur, tad jo... Viņa nākamreiz pasaules draudzenes. Jā, pasaules draudzenes, lai nāk, būs nereāli labi garšīgi ēst no rīta. Šitas izskatās amazing, vai ne? Tas ir nenormāli Tātad labi. pēdējā lieta, kas mums šeit vēl jādara, ko mēs neesam atceries, es teicu, ka šis būs cheese steaks. Jā. Tad mums vēl cheeziņš būs jādara, bet es nelikšu uzreiz šī visā panā. Nu, varam arī visu šeit panā. Skaties, Jā, tev vajag, maisam. Nikolā, ko tu dari? Es nezināju, ka man bija kaut kas uzticēts. Es domāju, ka tu tik profesionāli to visu izdarīji, ka es domāju... Es to arī daru profesionāli, bet skatos, ka tu... Nē, es taču nē. Nē, viss ir baigi labi. Tagad taisīsim 3 sandviča. Šeit mums paliek pāriem. Mēs uzliekam tā. Kuru sieru mēs liksim? Čedar. Es čedaru gribēju, lai... Jā, man liekas, čedaru. Redzēju, ka īstenībā, kad daudz draugi ir atnākuši ciemos, diezgan viegli, paprika, sīpo, čedri, griežam iekšā, drusiņi mazāks, ārmi. plānētas. Mazāks, tu te jau puskilogramu nometījām. Ārmi. Es sierētu, man zini kā, man ir omleti no rītiem sieras ar omleti. Jā, tu gribēji teikt, Es ar omleti? pusklutu sieri ierīdu. kilograms olas un puskilograms sieras. No, šis bija ļoti labs ielūgums dāmām. Ja jums garšo siers, Jā, tev Un gribās garšo gaļu. Jā, tev gribās olas. Jā. Vēl sieri? es domāju, ka nav. Why not? Un es pat dzēsu kādreiz iededzinu tajā olā. Nu, iecepu. Ārmi paņem šo te.
Jūs esat gatavi ēst arī veči? Jā, absolūti. Ak, Dievs, īstenībā. Tas ja Džeks man godīgi, teica no rīta, tu tikai neēd brokastis. Es arī neēdu. šī ir labākā diena mūžā. Jā, absolūti. Man liekas to, ka Es šodien esmu... šī ir labākā diena. Esmu saskāries ar izaicinājumiem, ar jautrību, ar foršumu, iepazinis liels cilvēku. Es vispār nevaru neko sliktu šeit. Jā, kaut kas arī varētu to teikt. Nē, visi... Katram pa darbiem, katram pa nopelniem. Nē, un šitas Kāds izskatās... sakars? Nē, tas ir nenormāli labi. Šitas izskatās labi. Aim, tu esi gatavs, jā? Jā, kas ir jādara? Dod šurp. Ak, Dievs! Ārprāts! Monsters. Ā! Nu, pietiek vai vēl vajag? Nē, man liekas, jau nevar aiztaisīt. Jā, vajag vēl. Vot šitā. Ko, šito nolikt neviekārši? Nē, tu tur rokās. Okay. Oi. What is this? Pasaka man, ka tas neizskatās tīri seksīgs, vai ne? Ne, un zini, ir labā izvēle ir par šo maizīti, jo viņa ir mīksta tāda forša. Absolūti, paldies. Sanāk, ka mēs tagad esam Filadelfijā. Mēs esam gandrīz Filadelfijā. Čeki. Sakars. Es neticu. Tas ir mūsu kopdarbs visu. Šitas ir beautiful. It's a beautiful thing. Ui, man tepa visam malā. Man arī tecē visam malā. Man liekas, tā ir laikam šīs maizītes burvība, jā? Jā. Un? Priekā? Priekā. Man bija prieks tiešām ar jums iepazīties. Un man vienalga, ko pārējie saka, jūs esat forši džeki. Visi saka, ka Pie mēs esam tā arī forši džeki. paliksim, mēs visi esam Labu forši. apetīti. Priekā. Un arī labu apetīti jums, kāds skatās un ēd šo. Oh, Dievs! Es nekad dzīvē vairs netaisīšu desmēs. I'm switching to steaks. Wow. Ak, Dievs! Un es gribu laikam aizbraukt uz Filadelfiju tagad. Wow. Like, share, subscribe. Jā. Sekojiet obligāti, jo Elmārs dara labu darbu. Viņš mūs visus tagad māca gatavot. Viņš izcakot, ka kļupīgi bijām palikuši, ka mēs netaisīsim. Es baigi atlaists gāzi biju. Paldies tev, Elmār, par iespēju, par uzaicinājumu. Es biju baigi atlaists gāzi un vajag turpināt. Es jau jūtu. Es reāli sāku skatīties food porno. Tas ir jaunais tāds, nu, man patīk. Man nenormāli patīk. Tas kā tas izskatās. Absolūti. Seksīgs ēdiens. Niklās. Seksīgākais sandvičs, man liekas, ko var uztaisīt. Seksīgākais šovs, kāds es redzēju. Pavisam noteikti. Absolūti. Ok, tagad ir tā, ka kameras vairs nestrādā, viņas garšo vai negaršo. Jūs fejkojat, Tā ir godīgi. Nu, pats vai godīgi. Garšo? Ir ļoti. Nenormāli garšīgi. Es teicu, ka kameras vairs nestrādā. Es galvoju. Jā, tagad man ir taisīt reāli pusiņu, kurā es visiem iedodu šidā steiktu gaļu. Labi. Tā ka tēka visiem. Un viņi visi prasa. Dodiet. Es gribu tavu gaļu. Tā klausies, un tad viena saka, Arman, var vienu tādu pociņu daudz stīgāk. Ielikt man.